ir tāda spītība jau iekšā uz to, kad jācīnās ar tām grūtībām un kāds labs lomas vienmēr tad uzmundrina to visu. To tā grūti ir pateikt, kas ir tas lielākais aicinājums, bet zvejniekiem ir tas, ar to saslims. Tas ir tā kā tāds āķis lūpā, un tu vairs no viņa nevari atteikties. Tā jūra te vilina. Tur ir viss kopā, tur ir gan saulriet, gan saulēkti, gan piedzīvojumi, gan pārdzīvojumi, un tas visu laikam tos zvejnieks norūda. Un ir labi, ka Zemkopības ministrijā ir labi zivsaimniecības fondi attīstībai, kas palīdz tos vecos zvejniekus esošos noturēt tajā ar dažādiem atbalstiem, tehnikas iegādēji, kas palīdz turpināt, teiksim, to. Paši pirmsākumi varētu būt tādi, noteikti, ka kaut kas asinīs ir palicis no tā, ka tēvs ir 38 gadus jūrā gājis kolhozā pa kuģu mehāniķi. Tā kā mēs 90. gados, principā, viņi te ar vēl vairākiem kolēģiem uzsākām no nulles izveidot. Tā tas viss te lēnām iesākās. Viss jau ir, godīgi sakot, mēs jau tāds ģimenes uzņēmums, mēs visi strādājam. Dēli ir paaugušies un turpina to zveju. Tas ir tā ļoti apsveicam. Es nezinu, cik ilgi tas notiks, bet pagaidām tas tā notiek. Tas tagad būs atkarīgs, cik tālu izturēsim, kas ņems virsroku vai birokrātiskais sloks un visi ierobežojumi, vai ļaus tiem, teiksim, zvejot un turpināt tās tradīcijas. Tagad redzēs. Liels lomas var būt dažāds. Pateicoties Zemkopības ministrijai tāds konkurss, kurš jau notiek kaut kāds 10 gadus, ko arī sauc par lielo lomu. Kāds jau tur kaut ko arī noķer laikam. Pa konkurentiem mēs viens otru neuzskatām, mēs visi esam kolēģi, varētu teikt. Latvijas zivsaimniecībai noteikti novēl izturību, jo priekšā noteikti ir grūti laiki. Ne dēļ zivu resursiem, bet dēļ birokrātijas milzīgās. Lomas viņi noķers, vai vienu gadu, vai otru gadu vairāk vai mazāk, bet lomas viņi māk atrast. Tā kā cerēsim uz lielu lomu un mazāk birokrāti.